Sveiciens visiem, kas šobrīd ir ieradušies, pieslēgušies mūsu webināram online. Ir 11:11. Es domāju, varam sākt. Kāds vēl droši vien pievienosies laika gaitā mums. Šodien tad ir šī webināra diena. Šis webinārs ir mazliet savādāks nekā mēs esam pieraduši, un kā es parasti viņus vadu pašnodarbinātajiem, šis ir vairāk akcentēts tieši uz grāmatvežiem, kas apkalpo pašnodarbinātos, sadarbojās ar pašnodarbinātajiem vai tikai plāno sākt apkalpot pašnodarbinātos. Tad man sauc Andrejs, esmu PATS.LV pārdošanas un biznesa attīstības vadītājs. Būšu pirmais runātājs šodien webinārā un parādīšu praktiski, kā tad šiem grāmatvežiem reģistrēties mūsu sistēmā, kā apkalpot, kā pievienot pašnodarbinātos. Un tad būs otrā daļa, vairāk teorētiskā daļa, kur būs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesori Inga un Leibus, pastāstīs par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, nodokļu izmaiņām un arī atbildēs uz jautājumiem, kas būs iekļaut prezentācijā, jautājumi, kurus jūs esat iesūtījuši līdz šai dienai, līdz webināra dienai. Bet nesatraucieties, ja ir kāds jautājums un manas prezentācijas laikā vai Ingunas Leibus prezentācijas laikā, es droši varu rakstīt čatā Facebook. Un mēs tad šos jautājumus apkoposim un arī pēc kāda laika publicēsim mūsu sociālos tīklos, ja kāds no jautājumiem netiks atbildēts šīs prezentācijas laikā. Un arī, ja nevarēsiet noskatīties visu vai pieslēgsieties vēlāk, arī nesatraucieties, šis ieraksts būs pieejams arī lietotājiem, grāmatvežiem mūsu atbalsta sadaļā. Un pēc manas praktiskās daļas un pirms teorētiskās daļas pastāstīšu arī par bonusu, kāds būs iespējams arī grāmatvežiem, bet tad par to vēlāk. Tad varam arī sākt. Ja jūs esat grāmatvedis, kas plāno apkalpot, arī ja jūs neesat grāmatvedis, bet, piemēram, jūs esat sieva, māsa vai radinieks kādam pašnodarbinātajam, kas palīdz ar grāmatvedību, ja kādam varbūt tas liekas sarežģīti, vai vienkārši kāds negrib ar to nodarboties, paprasa varbūt kādam tuvākam radiniekam vai paziņai, vai var izpalīdzēt par samaksu vai pa velti, tā ir atkal tas jūs pārziņā notiek, ja? Bet, ja jūs tomēr esat grāmatvedis un gribat šo uzskaitu veikt pašnodarbinātajiem, vienam vai vairākiem pašnodarbinātajiem, ir lielisks rīks, kā to darīt. Tā ir šī sistēma PATS.LV, kurā jūs kā grāmatvedis reģistrējat savu profilu un papildus tam jūs varat reģistrēt pašnodarbinātos zem sava un attiecīgi katrā pašnodarbinātajā veikšu uzskaitu vai arī veikt pārbaudi un attiecīgi arī gatavo šīs atskaites, lai pielādētu, ko sistēma sagatavo automātiski. Tad īsumā pastāstīšu, kāpēc ir ērti reģistrēties kā grāmatvedim, ja? Jo kāds varbūt ir pieredzis pa savam veikt šo grāmatvedības uzskaitu, piemēram, tur čekus iesūta e-pastā pašnodarbinātais grāmatvedim, grāmatvedis pēc tam savā varbūt datorā veikt šo uzskaitu, vai kā katram ērtāk. Kāpēc izvēlēties PATS.LV? Jo jums kā grāmatvedim un kā pašnodarbinātajiem būs kopējs skatījums, tātad jūs no sava profila, no grāmatveža profila varat ieiet pašnodarbinātā profilā, un viņš attiecīgi redzēs visu, kas ir izdarīts, varbūt kāds ir atskaites sagatavots, vai arī pašnodarbinātais var ieiet un tieši to pašu darīt patstāvīgi, kā atkal atkārtoši nav pareizs vai nepareizs veids, ir tā, kāds ir jūsu darba stils, kāda ir jūsu vienošanās ar šo pašnodarbināto, un tad attiecīgi pēc šāda principa varat arī strādāt. Ir vairāk varianti, ja? Ir tā, ka grāmatvedis dara visu pašnodarbinātā vietā, sagatavo un savada visus darījumus, lai pielādē šīs atskaites, ja? Ir arī tā, ka visu dara pašnodarbinātais, bet grāmatvedis tikai pārbauda šos savadītos darījumus. Un ir arī tāds miksētais trešais variants, ka, piemēram, pašnodarbinātais savada tikai savus izdevumus vai, piemēram, noskanē tikai čekus, kas viņam ir, un tad grāmatvedis izdara visu pārējo. Kā to darīt? Kā strādāt? Mēs šajā neiejaucamies, mēs esam platforma, kas
vienkārši nodrošina šo iespēju, savieno jūs kā grāmatvedi ar pašnodarbināto, ja, un padara šo procesu ērtāku. Jo ir pieejama šī automatizācija, viņa paredz to, ka šie pašnodarbinātie, viņi var pievienot savu bankas kontu izrakstu, saimnieciskās darbības bankas kontu izrakstu, un sinhronizēt viņu ar saimnieciskās darbības žurnālu. Attiecīgi šos darījumus nevajadzēs ievadīt manuāli, bet pārnest uz žurnālu no bankas konta. Un tas arī atvieglo laika ziņā, jo atgādinājumu nav jāsūta, nav jāgaida, kad pašnodarbinātais atsūtīs uz e-pastu visus čekus pa mēnesi vai rēķins, kas ir maksāts. Ja, viss ir sistēma atrodams, principā var strādāt no jebkuras vietas pasaulē, kur pieejams internets, un attiecīgi tad turpināt un gatavot šīs atskaites. Ja? Un tad šīs funkcijas, viņas ir visas pieejamas arī pašnodarbinātajiem, bet jums kā grāmatvedim, ieejot viņu profilā, principā jūs redzat to, ko redz arī pašnodarbinātais. Ja? Ir iespēja izrakstīt rēķinus, ja kāds vēl par mūsu sistēmu nezina, tad es vienkārši ātri pastāstīšu šīs galvenās funkcijas. Ja? Var izrakstīt rēķinus, izsūtīt klientiem ir tiešsaistes maksājumi, var saņemt online ātrās apmaksas ar pāris klikšķu palīdzību. Šī čeku fotografēšana, kas, manuprāt, ir ļoti ērta, jo nofotografējot čeku un pievienojot sistēmā, nav visi lauki jāievada manuāli. Šie lauki tiek aizpildīti, tiek uzreiz nolasīts, kas ir tirgotājs, ir reģistrācijas numurs, PVN numurs, ir summa un pakalpojums. To nolasa sistēma praktiski 100% precīzi, tieši kas skar čekus. Protams, pirms saglabāšanas iesaku pārbaudīt, bet mēs esam testējuši jau vairākus simtus, ja ne pat tūkstošiem šos čekus, un šī sistēmas nolasīšana ir ļoti precīza. Ja, kā es minēju, arī var pievienot Latvijā strādājošas populārākās bankas, gan Latvijas, gan Lietuvas, gan arī citas valstu bankas, kas ir populāras Latvijā, tad šo bankas kontu, saimnieciskās darbības kontu, viņi var pievienot un attiecīgi šos darījumus kategorizēt un pievienot saimnieciskās darbības žurnālā. Pašnodarbinātais var izmantot savu personīgo bankas kontu vai arī atsevišķu, var pat tai pašā bankā papildus kontu izveidot, kas būs saimnieciskās darbības konts. Bet daudzi grāmatveži, es nezinu, kāds ir jūsu darba stils, bet daudzi, ko es zinu, iesaka tomēr nodalīt šos bankas kontus, jo tad pašiem nejūgs būs ērtāk, ja būs atsevišķi vienkārši konts saimnieciskajai darbībai. Un, kā es arī minēju, šīs deklarācijas atskaites, kas reiz ceturksnī jāiesniedz, to sistēma sagatavo automātiski no informācijas, kas ir ievadīta sistēmā. Attiecīgi pazūd šis cilvēku faktoru risks, ja, ka var kaut ko nepareizi varbūt sagatavot, lejupielādēt un tā tālāk, tad vienkārši, ja visa informācija savadīt korekti, tad arī šīs deklarācijas būs pilnībā korektas, atbilstoši valsts iestāžu prasībām. Nu, lūk, un ir viens tarifs, tie ir 27 eiro mēnesī, tad prezentācijas beigās pateikšu arī jums jauku bonusu, varēs iegādāties to daudz lētāk, ir biežāk uzdotie jautājumi grāmatvežu un ar tiem arī var iepazīties, ja ir kāds jautājums, bet ja arī neatrodat, droši rakstiet uz mūsu atbalsta dienestam online@pats.lv. Nu, lūk, tas ir par mūsu sistēmu, tad es varbūt parādīšu, kā tad īsti notiek šī reģistrācija, kā notiek vispār šis darbs mūsu sistēmā. Nu, lūk, tad, kad jūs esat nonākuši mūsu mājaslapā, ja, pats.lv, ir atsevišķa sadaļa grāmatvežiem un spiediet pogu reģistrēties. Tas ir tajā gadījumā, ja jūs neesat vēl reģistrējušies. Es tagad izdomāšu e-pastu vienkārši kā demonstrācijai, piemēram, andrejs5@pats.lv. Un jāievad droši paroli, iesaku lielo, mazo burtu, ciparus, līdz. Nu, lūk, kad ir izveidot paroli, spiediet reģistrēties. Un jūs nonākat savā grāmatveža profilā. Šeit jāpabeidz reģistrācija. Es ielikšu, uzrakstīšu savu vārdu. Uzvārdu, piemēram, testa 5. Ja. Un ja obligātie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti. Jūs redzat, šie lauki ir jāizpild obligāti. Uzrakstīšu
Rīga. Arī visi dati ir izdomāti vienkārši jums kā demonstrācija. Piemēram, Brīvas iela 1. Apliecina, ka es iepazinos ar lietošanas noteikumiem, piekrīt saņemt informatīvus paziņojumus un spiež saglabāt. Tas ir izveidots, redzat, principā viena soļa reģistrācija un jūs esat savā profilā. Kad jūs esat savā profilā, jūs esat kā grāmatvedis savā profilā, attiecīgi vēl šobrīd nav neviens pašnodarbinātais. Lai sāktu apkalpot pašnodarbinātos, ir divas iespējas. Jūs varat izveidot profilu klientu mūsu sistēmā. Klients ir domāts pašnodarbinātais. Tad jūs varat izveidot šo profilu šajā sistēmā. Vai arī, ja pašnodarbinātais jau ir reģistrējies mūsu sistēmā, jūs viņu varat uzaicināt šajā otrajā sadaļā. Principā ir divas opcijas. Pirmā ir izveidot jaunu klientu, otrā ir uzaicināt. Tagad es parādīšu vienkārši, ka jūs varat nospiest, arī izdomāt e-pastus. Tagad vienkārši parādīšu. Ja es spiežu uzaicināt PATSLV klientu, lūk, šeit ir saraksts uzaicinātie klienti un klients, kurus es uzaicinājis. Bet tā kā šī demonstrācija, tāds profils neeksistē, tad man atnāks uzaicinājums, ka grāmatvedis man aicina pievienoties šādai sistēmai pats.lv, un tad arī tieši tāpatās es varu reģistrēties. Ja pašnodarbinātais negrib, vai jums ir tāds sadarbības modelis, ka jūs izdarat klientu vietā, tad varat vienkārši izveidot šo jauno klientu. Principā reģistrācija būs ļoti līdzīga, informācija tieši tāpat, ja pašnodarbinātais reģistrēsies patstāvīgi. Jūs savadat šo informāciju, arī ierakstīšu. Tātad kā demonstrācija. Šie lauki, kas ir ar zvaigznīti, kā es minēju, ir jāizpild obligāti. E-pasta adresa komunikācija. Ja tomēr kādā brīdī jūs gribat, lai jūsu klients saņem informāciju no mūsu sistēmas, jūs varat ievadīt viņa adresi šeit. Ja negribat, varat ievadīt savu adresi, ja vēlaties saņemt informāciju no mūsu sistēmas un atgādinājumus par atskaišu iesniegšanu. Ja nevēlaties saņemt, varat izlaist un atstāt tukšu. Ievadīsim personas kodu. Arī es tagad vienkārši demonstrācijai parādu, lai jūs redzat, cik tas ir vienkārši. Izvēlos atnāca kategorija, kurā darbojās šis pašnodarbinātais. Šeit ir iespēja atzīmēt, vai nu viņš ir pašnodarbinātais, kas saņem pensiju, nekustamā īpašuma apsaimniekotājs vai arī pašnodarbinātais lauksaimnieks. Atzīmēt, ja viņš ir vai nav PVN maksātājs, un vēl dati rēķina izrakstīšanai. Tad šeit var pievienot rēķina prefiksu, piemēram, vārdu uzvārdu iniciāļus, pirmos burtus. Lūk, adrese bija obligāta. Lūk, un nospied Enter vai arī spiežot pogu saglabāt, un redzat, klients ir pievienots. Un tagad, noiet uz leju, jūs redzat, ka pirmais bija, ko es uzaicināju, bija PATSLV lietotājs, un otrais ir jau reģistrētais klients, ko es pats izveidoju šo profilu. Un tad šajā arī sarakstā būs visi jūsu klienti. Jūs kā grāmatvedis varat apkalpot līdz 10 pašnodarbinātajiem. Ja vēlaties vairāk, droši varat sazināties ar mums, rakstīt uz online@pats.lv vai arī man andrejs@pats.lv un var izrakstīt arī rēķinu, ne tikai ikmēneša apmaksu, var arī izrakstīt rēķinu uz gadu, piemēram. Lūk, tas ir arī viss jūsu profils, kā grāmatvedim. Šeit ir jūsu lietotāji, līdās parādīšu, kā iet lietotājā, bet pirms tam, ja rodās kāds jautājums, mums ir palīdzības sadaļa, viņa ir diezgan plaša, ir apmācības, ko jūs varat sūtīt gan arī pašnodarbinātiem vai iziet paši, un ir mūsu infocentrs, kur ir 4 lielas sadaļas, ir biežāk uzdotie jautājumi, ir lietošanas rokasgrāmata par katru funkciju, ko piedāvā mūsu sistēma, ir aprakstīts šajā rokasgrāmatā, ir arī video sadaļa, kurā ir gan ekspertu video, gan arī webināri ieraksti, arī šis webināri ieraksti visticamāk būs šajā sadaļā, un arī blogu raksts par aktuālām tēmām, par nodokļu izmaiņām. To visu jūs varat atrast mūsu palīdzības sadaļā, mūsu infocentrā. Lūk, un atgriežoties atpakaļ pie lietotājiem, pie izveidotā lietotāja, jūs redzat, ir 2 opcijas.
Ja jūs izdomājat, ka jūs pašnodarbinātais, jūs klients sāks ievadīt darījumus, vai sāks pievienot čekus, vai arī pilnībā sāks veikt savu grāmatvedības uzskaitu, jūs tikai pārbaudīsiet, jūs varat viņam iedot pieeju. Bet, ja tomēr visu veicat patstāvīgi, tad lūk, vai arī tikai gribat pārbaudīt, jebkurā gadījumā jāspiež šī poga, ieiet viņa profilā. Tā kā šis bija jaunizveidots profils, jāpabeidz ir reģistrācija, apliecinu, ka esmu iepazinies ar lietošanas noteikumiem, spiežu saglabāt, ja, adrese un personas kods jau bija ievadīts, ir NAC kategorija, var atzīmēt sekundāru, ja tāda ir, un spiežu saglabāt. Nu, lūk, tad reģistrācija pilnībā pabeigta ir šim lietotājam, šim testa lietotājam, un tad jūs redzat, ka visas funkcijas, kas ir pieejamas pašnodarbinātajiem, jūs varat viņas lietot arī kā grāmatvedis, ieejot savā pašnodarbināto profilā, savu klientu profilā. Es tagad nerādīšu detalizēt, kā to izdarīt. Ir webināri ieraksti, kur es stāstu pašnodarbinātajiem, kā sākt lietot sistēmu. Jums kā grāmatvedim droši vien ir izpratne lielāka un liekas vienkāršāk, tad ir ieņēmumu sadaļa, kur var pievienot ieņēmumu manuāli vai izveidot rēķinu. Ir izdevumi, kur var arī pievienot manuāli izdevumu vai arī pievienot čeku, kā es minēju, un sistēma pat atpazīs visus laukus. Šeit ir bankas, kur var pievienot, autorizējoties uz savu internetbanku, notiek šī autorizācija un pievienot bankas kontu. Premium sadaļa, tā ir atsevišķa sadaļa. Jūs kā grāmatvedis visiem saviem lietotājiem izmantojat šos profils ar pro tarifu. Un kas ir papildus, ir tikai premium sadaļa. Premium sadaļā var uzdot jautājumu mūsu nodokļu ekspertam. Attiecīgi, ja jūs esat grāmatvedis, ticamāk, ka jūs atbildat uz klientu jautājumu, tad attiecīgi šī premium sadaļa ir atsevišķa. Bet grāmatvedim visi lietotāji ir ar pro tarifu. Un tas ir diezgan izdevīgi, jo viens pro tarifs maksā 17 eiro pašnodarbinātajiem, ja, bet grāmatvedim viņš izmaksā 27 eiro par 10 lietotājiem. Tad attiecīgi, ja, viens lietotājs izmaksā viņam 2,70. Nu, lūk, ja jums ir vismaz 2 lietotāji, tas jau ir daudz izdevīgāk izmantot grāmatvežu profilu. Nu, lūk tā, tad šeit vēl nepastāstīšu, šeit ir pats profils, visa nodokļu informācija, atlikuma, papildus jūs varat arī izmantot pamatlīdzekļu nolietojumu, ja tādi ir. Šeit ir partneri, visi pašnodarbinātā partneri. Un cenrādes, ja pašnodarbinātajiem ir kaut kāds pakalpojumu saraksts vai produkcija, ko viņš pārdod, tad arī šajā cenrādī to var pievienot un izsūtīt, piemēram, klientiem. Un tas ir atkal ērtībai. Nu, lūk, tad par apmaksu es izstāstīju. Atskaits šajā sadaļā reizi ceturksnī tiek lejupielādi. Viņi tiek sagatavot automātiski XML formātā. XML formātu visticamāk jūs uz savu datoru nevarēsiet atvērt, bet iesniedzot to EDS sistēmā, viņa atskaites spēj nolasīt un visi lauki tiek aizpildīti. Nu, lūk, tad no manas puses laikam arī viss. Šī īsā demonstrācija, tagad es došu vārdu Ingūnai Leibus, bet pirms tam 1 minūte varbūt pauze, kā es solīju, tad jums būs arī bonus. Ja tomēr gribat iegādāties šo grāmatvežu un jūs vēl neesat iegādājušies šo grāmatvežu profilu, tad ir promo kods grāmatvedis un pirmais mēnesis būs tikai par 1 eiro. Nu, tā kā šis promo kods darbojās tikai šomēnes līdz gada beigām, tā kā droši varat izmantot. Un pirmais abonements būs tikai par 1 eiro. Lūk, tad tagad 30 sekundžu pauze un došu vārdu mūsu otrajam runātājam Ingūnai Leibus. Paldies! Jā, laikam. Tā, mikrofons izslēg. Jā,
Labdien, godātie klausītāji! Prieks jūs atkal uzrunāt Pats LV webinārā. Un, ja es pareizi saprotu, šodien mērķa auditorija ir vairāk grāmatveži. Lai gan es domāju, ka pašnodarbinātie daudz jau ir arī tikpat zinoši kā grāmatveži, tie, kas ir ilgāk jau strādājuši un, kā saka, jau ir pašnodarbinātie, tā ka iespējams, ka jūs esat ļoti dažādi. Šoreiz par aktualitātēm, bet nevis manām izdomātām, bet jūsu iesūtītie jautājumi. Bet tā kā jautājumi ir pietiekoši sarežģīti, jā, tad es nolēmu tomēr veidot arī prezentāciju, un ietvert šajā prezentācijā visus jūsu iesūtītos jautājumus. Nu, lūk, un sakārtoju šos jautājumus 7 tādās nosacītās grupās. Tad tiesiskais pamats bija daži jautājumi, par dokumentiem daži jautājumi, nodokļi, pamatlīdzekļi, saimnieciskās darbības izdevumi, par to parasti ir visvairāk jautājumu. Lai gan ne, visvairāk vienmēr ir par pašnodarbinātā sociālajām iemaksām arī šoreiz. Un tad bija pāris jautājumi arī par PVN. Esmu uzlikusi arī savu grāmatiņu, varbūt kādam noder, jo izmaiņu pagaidām nav tik daudz un būtisku, 22. gada grāmatiņu var lietot. Lūk, un pirmais ir riktīgs grāmatvežu jautājums. Es jautājums centos ielikt tādā iekrāsotā rāmītī, lai uzreiz jūs arī to varat izlasīt un tad arī veidot šo atbildi. Vai ir jākļūst par ārpakalpojumu grāmatvedī, ja apkalpo tikai pašnodarbinātos vienkāršajā ierakstā? Un turklāt uzsvērts, ka grib dzirdēt manu viedokli, jo vidu atbilde ir, ka nav jākļūst. Jā, es piekrītu valsts ieņēmuma dienestam, jo tas izriet arī no grāmatvedības likuma. Jo es esmu arī citos slaidos, tad ir norma arī redzams, kur to var atrast. Tad grāmatvedības likuma 34. pāns, 2. daļa, kas saka, kas ir grāmatvedis, kas ir ārpakalpojumu grāmatvedis. Tad saliksim pa plauktiņiem. Grāmatvedis ir tas, kas strādā ar darba līgumu uzņēmumā, jā, un turklāt grāmatvedis ir tas, kas sagatavo gada pārskatu vai citus finanšu pārskatus. Tad, ja viņš nodarbojas tikai ar algu aprēķiniem, piemēram, tad, viņš tā kā nav uzskatāms par tādu grāmatvedu šī likuma izpratnē. Jā, es gribētu, lai jūs pareizi saprotiet. Protams, ka mēs viņu saucam par grāmatvedu. Tālāk ārpakalpojumu grāmatvedis arī ir tas, kas sagatavo, redzat, šos te te gan ir teikts, tas otrais ārpakalpojumu grāmatvedis un uzsvers uz to, ka viņš ir nevis ar darba līgumu, bet ar uzņēmumu līgumu. Ja? Tad sniedz pakalpojums. Bet tālāk 3. punktā ir pateikts, ka par grāmatvedu neuzskata tādu fizisku personu, kas veic tikai kādu šauru operāciju, un es arī esmu treknināti izcēlusi šo, ka arī tai skaitā, ja viņš kārto vienkāršā ieraksta grāmatvedību. Ja? Tad šī likuma izpratnē, es tiešām negribu, lai jūs aizvainotos, ja jūs tāpat esat grāmatvedis, bet šī likuma izpratnē, jūs netiekat uzskatīts par grāmatvedi, līdz ar to jums prasības ir mazākas. Un arī tā skaitā, redzat, par ārpakalpojumu grāmatu 4. punkts, nav uzskatām tāda fiziskā vai juridiskā persona, kas veic tikai 3. punktā minētos pienākumus. Tad, ja jūs kārtojat kādam vienkāršā ieraksta grāmatvedību, tad jums nav šīs visas prasības nil un tā tālāk. Ja? Tā ka viss ir atbildējis pareizi. Cita lieta, ka jums iespējams, bet tur ir jāpakonsultējas ar vidu, varbūt, ka jums ir jāpamaina tas NACE darbības kods, lai jūs neesat tas 6920, laikam ir tas uzskaita grāmatvedība audits un tā tālāk, ja. Konkrēti es arī mainīju šo NACE kodu sev, pārgāju no tā uz 7022, kur ir konsultēšana komerczinībās, bet katram jāpadomā, un visvieglāk ir zvans vidam, un droši varat uzticēties, jā, viņi sniedz pareizi atbildi. Tālāk bija jautājums, vai pašnodarbinātiem ir peļņas griezti, līdz kuram viņš drīkst pelnīt, lai viņam nebūtu jātaisa uzņēmums. Tad šeit ir droši vien domāts, cik ilgi var būt vidā reģistrēta saimnieciskā darbība.
Atbildi ir jāmeklē komerc likumā, un konkrēti 75. pantā, kurā ir teikts, kurā gadījumā fiziskai personai ir obligāti jākļūst par komersantu. Tad jāreģistrējas par komerc reģistrā atbilstoši komerc likumam. Un kā jūs reģistrēties, vai par IK, vai par SIA, tas ir jūsu lēmums, bet reģistrēta darbība jums var būt līdz tā 75. panta kritērijiem. Pirmais, gada apgrozījums vairāk nekā 284 600 eiro, kas jūs saprotiet, ir ļoti liela summa. Un otrs ir 2 kritēriji kopā. Gada apgrozījums 10 reizes mazāks, bet vienlaikus ir vairāk kā 5 darbinieki. Tad tas nozīmē, kamēr jums ir 5, tad es gribu, lai visi pareizi saprot, arī pašnodarbinātajam vidā reģistrētajam var būt darbinieki. Ja? Tad līdz 5 ieskaitot droši, ja ir jau 6 vienlaikus, tad ir jādomā, vai jāreģistrē individuālais komersants vai jāveido SIA, bet arī pašnodarbinātais var pieteikties vidā, kā pieteikt savus darba ņēmējus, kļūt par darba devēju. Un īstenībā tiešām, lai ik viens saprot, mēs ik viena fiziska persona varam būt arī darba devēji. Mums tikai tad ir vidā tas jāpiesaka, ja, jo es varu pieņemt auklu darbā, es varu dārznieku pieņemt darbā, tur kopēju vai vēl kaut ko, ja? Un arī pašnodarbinātais tad var pieņemt darbā. Un individuālais komersants, ja jūs esat kļuvuši par individuālo komersantu, vispār nav ierobežojuma, cik darbiniekus jūs pieņemat. Galvenais, maksājiet nodokļus, ja, par tiem darbiniekiem. Bet no otras puses mums jāskatās nevis tikai, cik mēs drīkstam, bet arī cik mums ir izdevīgi. Tam individuālam komersantam vienmēr jāpatur prātā, ka sociālās iemaksas rēķina no visas peļņas. Un ja tā peļņa jau ir salīdzinoši liela, tad iespējams, ka jums šis status vienkārši individuālais komersants varbūt vairs nebūs izdevīgs, jo būs jāmaksā lielas sociālās iemaksas. Bet tad darbiniekus varat, un par darbiniekiem tad jāmaksā ir darbspēka nodokļi. Starp citu, es atstāju arī šo izņēmumu. Redzat, var jau būt arī, ka jūs apkalpojat varbūt kādu fizisku personu, kur vispār nemaz nedrīkst veidot uzņēmumu. Un kā izplatīts piemērs ir šie maksātnespējas administratori, jo viņi vienmēr strādā kā fiziskās personas un maksā nodokļus kā fiziskas personas. Tālāk bija jautājums, cik ilgi jāglabā grāmatvedības dokumenti, un turklāt īpaši uzsvars uz žurnālu. Es iekopēju visu no grāmatvedības likuma 5. nodaļas 28. panta, kur mums ir sagrupēti šie dokumenti. Gada pārskati šai vienkāršajā grāmatvedībā nav aktuāli, jo te ir runa par finanšu pārskatiem, ja, tad bilants, peļņas zaudējumi, tas mums nav aktuāli. Ja vienīgi starp jums ir kāds, kas kārto arī divkāršā ieraksta grāmatvedību, piemēram, individuālam komersantam vai fiziskai personai, kurai jau ir vairāk kā 300 000 eiro apgrozījums, un viņai jau jāpāriet uz divkāršu, un tad ir tas finanšu pārskats, jāgatavo. Bet tā, pārsvarā pašnodarbinātajiem tas nebūs, bet būs inventarizācijas saraksti, būs grāmatvedības reģistri, kas ir arī ieņēmuma izdevumu uzskaite, tas ir 10 gadi. Grāmatvedības organizācijas dokumenti pašnodarbinātajiem nav nepieciešami, bet, ja pāriet uz divkāršo grāmatvedību, tad ir arī. Tad varbūt maksātais ar divkāršo grāmatvedību, un tad vajag. Par darbiniekiem aprēķināto darba samaksu vecā kārtība bija 75 gadi, bet jau tagad mums ir pēc 99. gada par aprēķināto darba samaksu ir 10 gadi. Un pārējiem visiem attaisnojumu dokumentiem ir vismaz 5 gadi. Ja? Te gan ir arī jāuzmanās ar to glabāšanu. Ja ir kādi projekti, piemēram, arī pašnodarbināties uzrakstīs projektu un saņem finansējumu, tad ir jāskatās projektu līgumā. Tur būs arī atrunāts,
ilgāks, cik ilgi. Tur dažkārt vēl būs tā, ka pēc projekta beigām vēl 5 gadi jums jāsaglabā tie dokumenti, jo, lai var nodrošināt šo saimnieciskā darījuma izsekojamību, ja būs pārbauda, piemēram, par projekta līdzekļu apgūšanu. Ja? Tā kā, kā jūs glabājiet, tas ir jūsu ziņā vai papīra formā, vai jūs to dariet elektroniski, kā zinat, tagad arī grāmatvedības likumā ir primāri, ka dokumenti ir elektroniski. Tātad droši izveidojat elektroniskus dokumentus un glabājiet. Ja? Tikai sistematizējiet, lai paši visā tur neorientētos. Ja? Tā. Un programma, protams, ka jums to palīdz. Tālāk te ir šī lapā iekopēti 2 jautājumi. Izlasīšu jautājumus un tad ķersimies pie atbildēm. Kā reģistrēt darījumus, ja kvīts jāizsniedz pēc pircēja pieprasījuma, bet viņš neprasa izsniegt kvīti? Piemēram, pārdodot preci vai pakalpojumu fiziskām personām, pircējs kvīti neprasa. Jā, nākošajā slaidā man arī būs, ka kuros gadījumos var lietot kvītiņus, nevis kases aparātu, jo atšķirība ir kāda. Kases aparāts, ja ir, tad ir par katru darījumu obligāti jāizsniedz čeks. Ja? Bet, ja ir kvītis vidā reģistrēts, un ja jūs kaut ko pārdodiet par skaidru naudu, tad obligāti viņus vajag noreģistrēt. Ja ir bez skaidra nauda, tad nav vajadzīgs kvītis, bet ja tikko ir skaidra nauda tā un nelietojot kā saprāt, tad, protams, ka kvīšu grāmatiņu vajag noreģistrēt. Un vienmēr, piemēram, tirgu braucot, ņemt līdzi, jo kāds var paprasīt. Ja paprasa, tad izrakstiet, ja neprasa neviens, tad jūs, es arī stāstīšu, kā varat rīkoties, jā, tad par dienas ieņēmumiem sagatavot vienu dokumentu. Kādu mēs тут izrunāsim? Un, jo sasaucās ar otru jautājumu, vai pašnodarbināta persona var dienas ieņēmumus uzrakstīt ar vienu stingrās uzskaits kvītiņu, ieņēmumus, piemēram, reģistrēt visu dienu žurnālā? Protams, ja klients neuzjautā kvītiņu. Tad tā ideja šeit, tai otrajā jautājumā ir kāda? Vai var tos dienas ieņēmumus ar vienu stingrās uzskaits kvīti? Es neieteiktu, jo stingrās uzskaits kvīts ir tas pats, kas saprāt čeks. Tad čeks ir par vienu darījumu. Bet, ja jums ir vesels dienas darījumi un kvīti neviens nav paprasījis, ja kāds ir paprasījis un pārējie, tagad jāuzrāda šie pārējie ieņēmumi. Pareizāk būtu lietot citu dokumentu, nevis stingrās uzskaits kvīti. Piemēram, tas varētu būt visvienkāršākais kases ieņēmuma orders. Ja? Kases ieņēmuma orders, vai es esmu arī, ieteikusi un arī tas tiek lietots praksē, piemēram, tagad arī būs daudz Ziemassvētku tirdziņi, amatnieki visu gadu strādājuši, lai tagad varētu pārdot. Ja? Braucot uz tirdziņu, vienmēr vajag sagatavot pavadzīmi. Tad šādu transporta pavadzīmi, kurā viņš norāda kādu preci, cik daudz viņš ved. Tad medus, puslitra burciņas tur 20 litru burciņas tik un tik, vai tur spainīši. Cenu var nenorādīt, jo cenu jau nosaka tirgus, ja? Bet tikai šos daudzumus. Cik aizved, tad dienas beigās viņš ved šo te mājās, cik viņš ved mājās. Un uz tā pamata, uz šo transporta pavadzījumus iekšējās pamata, arī tad iegrāmato šos ieņēmumus. Jo, protams, ka viņš arī saskaitīs tos dienas ieņēmumus un tad varēs ar kases ieņēmumu orderi atbilstoši tai transporta pavadzīmē, cik tad viņi tur ir pārdevuši, arī ieņēmumus reģistrēt. Kāpēc es neiesaku stingrās uzskaits kvīti? Tāpēc, ka es vēlreiz atkārtoju, kvīts ir faktiski aizvietojums čekam. Un arī nebūtu pareizi, ja mēs dienas ieņēmumus vienā čekā izsistu. Ja? Un tieši tāpat ar kvītiņām labāk tad ir kas ieņēmuma orders, un tā nebūs nekāda pretruna. Un tad skatāmies, kas man ir tur uzrakstīts. Tad ierakstu žurnālā, tas ir domāts pašnodarbinātā ieņēmuma izdevuma žurnāls, ja? Atbilstoši ministra kabineta noteikumiem par vienkāršā ieraksta grāmatvedību. Te man nav ielikts nosaukums, tāpēc, ka viņš ir nenormāli garš, ja, 322 noteikumi. Tur ir skaidri un gaiši teikts, ka mēs varam ierakstus veiktus iekšējiem attaisnojumu dokumentiem, piemēram, paši sagatavotas kases ieņēmuma orders par vienu vai vairākajiem saņemtajiem
uz šiem te ieņēmumiem. Jā, tad nav katrs konkrēti jāreģistrē, bet par dienas ieņēmumiem droši mēs to varam. Jā, un tas otrs, kas tur ir iekapēts arī punkts, var izmantot iekšējā attaisnojuma dokumentu, kas sagatavots pamatoties uz viendabīgu attaisnojuma dokumentu kopsavilkuma datiem. Tad, piemēram, ja jums ir tāds darbības veids, kur tiešām jūs par katru dodat kvīti, ja, par katru saņemto naudu, tad katra kvīta žurnālā nav jāraksta, jūs izveidojat vienu kopsavilkumu, kas ieņem orderi un ierakstat žurnālā ar vienu ierakstu. Tā tas ir domāts. Un sasaistīts ar šo jautājumu ir arī noteikumi 96, kas ir par kases aparātu, jeb kases sistēmu un kvīšu lietošanu, un 7. nodaļā tur tieši ir par tām kvītiņām. Konkrēti 82.1 punktā ir uzskaitīts, kuri tad var lietot kvītiņas, nevis kases aparātu. Un tur tiešām ir tā rakstīts, ka pēc darījuma partneru pieprasījuma. Tad nav jādod katram kvīti. Es neesmu iekopējis, bet ja gadījumā kādam ir arī kāds mediķis, pašnodarbinātais, tad privāta prakse, tur gan mediķiem ir obligāti par katru darījumu jādod kvīts, ir atsevišķi punkts viņiem, jā. Un paskatāmies vēl jautājumu, kas jau ir drusciņ sarežģītāks, kāds dokuments, jeb nodokļu rēķins jāizraksta par tirgus ieņēmumiem PVN maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem. Kādiem rekvizītiem jābūt? Lūk, un te mēs nonākam pie tā, pirmkārt, ja, kad es ceru, ka nevienam nav tādi aizspriedumi, ka visi saprot, ka PVN likumam mēs esam pakļauti visi. Vienalga fiziska vai juridiska persona, tad visi arī pašnodarbinātie tikko sasniedz kādu no PVN reģistra kritērijiem, man viņi būs īstenībā vēlāk, ja. Jums ir jākļūst, tām pašnodarbinātajiem arī ir jākļūst par PVN maksātāju. Un tad tas jautājums, tad jau ir PVN maksātājs, un ko tagad darīt, ja aizbrauc uz tirgu amatnieks PVN maksātājs, un kvīti neviens neprasa, ja. Tad mēs balstamies uz to pašu 96. noteikumiem, ka kvīti nav obligāti par katru darījumu, un arī PVN likumā ir 127. pantā pateikts, ka pienākums izsniegt nodokļa rēķinu, kuros gadījumos ir, bet kuros, redzat, nemaz arī nav obligāti. Tātad 3. daļā panta ir reģistrēts nodokļu maksātājs. Ar to mums jāsaprot, tas ir tas PVN maksātājs, pašnodarbinātais, nodokļu rēķinu par preču piegādu vai pakalpojumu sniegšanu personām, kuras nav nodokļu maksātāji, tad tirdziņā nav PVN maksātāji, un turklāt nav arī reģistrēti vispār nodokļu maksātāji, vienkārši iedzīvotāji, ja? Izraksta pēc šo personu pieprasījumu. Tad, ja neviens neprasa, arī PVN maksātājs var dokumentu nedot. Bet, tā kā es jau izstāstīju, par dienu kopā sarēķināt, cik tad viņš naudu ir iekasējis, un tā būs tā kopējā summa. Reiz 21 dalam ar 121 un dabonam bez PVN summa un attiecīgi izreikinām matemātiski 21%, jo pārstrādā dažiem te būs ar 21% apliekamie darījumi. Un mēs zinām, cik ir ieņēmumi bez PVN, cik ir PVN un rādam to PVN deklarācijā. Tā tas ir pilnīgi, redzat, atbilstoši likumam. Un, ja mēs, te nav prasīts, bet kādiem rekvizītiem jābūt, kā PVN maksātājiem, tātad bez PVN summa, un kopējā summa, tai kas ieņēma orderī, lai mēs varam veikt attiecīgi PVN aprēķinus un PVN deklarācijas aizpildīšanu. Un paskatoties PVN deklarācijā, kā tad mēs liksim, pirmkārt mēs rādīsim ieņēmumus jau un aprēķināto PVN, bet pielikumā PVN 1.3 mēs rādīsim ar kodiņu X. Tas bija tie, kas mums nebija jāatšifrē, ja, jo viņi neizmantos šo PVN kā priekšnodokli un vidu, tāpēc tas neinteresē detaļās. Mēs liekam kopsummā šo, ja. Tā, ejam. Un reku te man ir par darījumu kvīšu rekvizītiem. Ja gadījumā kāds prasa, tātad šo te kvīti, tāds jautājums nebija, bet es ieliku, lai uzsvērtu, ka
nekad jums nav jāaizpilda veidlapa. Jo veidlapā varbūt ir prasītas lietas, kuras likums neprasa, ja? Un šajā gadījumā noteikumi. Noteikumi skaidri nosaka, kādiem rekvizītiem jābūt, un pievērsiet uzmanību 5. punktam, kad jūs variet arī nenorādīt pircēju. Nu, piemēram, ja gadījumā viņš tomēr prasa kvīti, jums nav jāprasa viņam vārds, uzvārds, personas kods un adresi. Nevajag to darīt, jā, lai neaizbiedātu pircēju. Jūs varat tur atstāt tukšu. Nu, dažkārt es dzirdu, ka cilvēki ieraksta vienkārši fiziska persona, kā jūs vēlaties, jā, bet tad varbūt arī kvīts, kurā nav aizpildīts preču pircēju vai pakalpojumu saņēmēju nosaukums, atkal analogi. Mēs paskatāmies, kā ir čekā. Ja mēs pērkam pienu, veikalā mums neviens neprasa vārdu uzvārdu, bet ir redzams, ko mēs nopirkām un attiecīgi bez pircēja nosaukuma. Un tieši tāpat arī kvītiņās mēs to varam darīt. Ja? Tālāk pārējām pie nodokļu jautājumiem. Ja? Tad sākas sadaļa nodokļu jautājumi, ja dokumentus pabeidzām. Vispirms tāds ļoti plašs jautājums. Pirmais, kādi jaunumi nodokļu likumdošanā būs 24. gadā? Nu, pilnīgi visu es vēl nezinu, bet lietas, kuras es zinu, es pakāpeniski jums arī stāstīšu. Ja? Lielā tāda ziņa, kad tiem pašnodarbinātajiem individuāliem komersantiem, kas maksā nodokļus vispārējā kārtībā, tādu ļoti būtisku grozījumu nav. Tikai tas, kas mums attiec uz pilnīgi visiem, tad tiek palielināta minimālā darba alga. Ja šogad tā ir 620 eiro, tad nākoši, kad tie ir jau 700 eiro, nu jau tas ir skaidrs zināms. Un līdz ar to mēs izdarām secinājumu, ja mums ir darbinieki, tad mūsu izmaksas palielinās, ja bija uz minimālo. Ja jau bija lielāka alga, tad tāda arī paliek. Bet, ja bija mazāk par 700 par pilnu darba laiku, tad mums jāpalielina ir alga. Līdz ar to pieauga algu nodokļu loģiski, jā, gan arī šī darba devēja daļa sociālajām iemaksām. Un jāatcerās, ka ir šis nosacījums par minimālo sociālo apdrošināšanu. Ja cilvēks tikai pie jums strādā un nav nevienā no izņēmumiem, tad ir jāmaksā sociālais vismaz no 700 par darbinieku. Un otrs, pašnodarbinātās sociālās iemaksas, kā es detaļās arī vēl runāšu, bet tagad jau pievēršu uzmanību. Šobrīd pilnā likme ir 31,07%. Pieņemu, ka nākamgad tā varētu būt cita likme. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd valdība mums ir apsolījusi, ka nemainīs būtiski nodokļu likmes 3 gadu periodā. Nu, tas 3 gadu periods ir pagājis, 23. gads ir pēdējais, un es pieņemu tā, ka varētu notikt kādas nelielas izmaiņas likmēs, jo parasti tas ir tā, man tālāk arī būs slaidiņš, bet tas ir pēc dažiem, ka tā kopējā darba ņēmēja likme 34,09 nemainās, bet mainās sadalījums starp apdrošināšanas veidiem, un no tā izriet, cik liela likme ir pašnodarbinātajiem. Un līdz ar to varbūt kaut kādas nelielas izmaiņas varētu būt arī pašnodarbināto likmē. Tātad jārēķinās ar to, ka pašnodarbinātā iemaksas palielināsies, ja jūsu ienākums, ja peļņa mēnesī, es teikšu pašnodarbinātā ienākums mēnesī būs 700 vai vairāk. Ja mazāk, tad paliek tie 10% kā līdz šim. Nu, un te es esmu arī ielikusi visus tos, kam nav jāmaksā sociālās iemaksas, un tie ir pensionāri 1. 2. grupas invalīdi, lauksaimnieki, autora atlīdzības saņēmēji, nekustamā īpašuma apsaimniekotāji, tad viņiem nav. Pārējiem ir jāmaksā, jo tur tāds būs jautājums viens arī, ko darīt. Es esmu kļuvis arī darba ņēmējs, ir jāturpina maksāt sociālās iemaksas pašnodarbinātiem, jo, ja jums ir ienākumi kā pašnodarbinātiem, tad tikai šie ir atbrīvoti. Pārējiem visiem ir jārēķina. Vienalga, vai jūs paralēli esat kā darba ņēmējs vai ne.
Nu, un ziņošanas kārtība tā pati, ceturksnī maksājums tāpatās, ceturksnī reizi, jā. Un tas pats izņēmums paliek, ka lauksaimnieki un autori rēķina 10% no gada peļņas. Man arī būs piemēriņš, jā. Jā, es tā kā izstāstīju par pašnodarbinātās sociālajām iemaksām, jo tās ir biežāk jāveic, tad katru ceturksni, bet rēķina par katru mēnesi. Bet otrs saglabājas arī, protams, tas iedzīvotāja ienākuma nodoklis, kas ir aizpildot gada ienākuma deklarāciju reizi gadā no 1. marta sākot, atkal varēsim par 23. gadu pildīt. Ļoti ceru, kad būs jauni ministra, precīzāk nevis jauni, bet grozījumi ministra kabineta noteikumos par deklarācijām, jo deklarācijas vairs neatbilst realitātei, jā, un visu laiku tiek solīti, ka būs jauni noteikumi. Un tur tas aprēķins notiek automātiski, kā jūs zinat, tur faktiski D3 ir jāievada ieņēmumi no saimnieciskās darbības izdevuma saimnieciskai darbībai, kas programmā tad tiks izreikināta, un automātiski nodokļi aprēķināsies. Vienīgi vēl tur tas pašnodarbinātās sociālais jānorāda. Un, ja ir lauksaimniecība, tad atsevišķi lauksaimniecība jānorāda. Ja? Un, ja ir divkāršā grāmatvedība, tā ir nevis D3, bet D3 prim. Jā, un arī ceru, ka tas būs vienkāršāk. Nevis ceru, bet es ceru par to, ka būs grozījumi, jo, ja būs grozījumi, tad tas noteikti būs vienkāršāk. Nu, lūk. Un šeit ir pilnā nosaukumā arī šie noteikumi par vienkāršā ieraksta grāmatvedību. Tātad 322. Es ceru, ka visi jau zina, ka 22. gadā jauni tika izdoti. Ja? Tālāk otrs jautājums, kā veids nodokļu uzskaita pašnodarbinātie, nu tad aizpildot šos ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Ja? Tad visi ieņēmumi un izdevumi pēc klases principu atbilstoši naudas plūsmai. Ja ir izvēlēta divkāršā grāmatvedība, tad pēc uzkrāšanas principu tas nozīmē tanī brīdī, kad ir rēķins, jau mēs reģistrējam ieņēmumus un izdevumus. Ja? Tā kā SIA arī divkāršajā grāmatvedībā. Ja? Nu, un tad bija jautājumi, kā vienmēr arī saistīti ar šiem te izdevumiem saimnieciskās darbības. Nu, es esmu arī iekapējusi no iedzīvotāja ienākuma nodokļa likuma 11. pānta 3. daļas šo te uzskaitījumu, šajā un nākošajā slaidā būs. Un konkrētais jautājums ir pamatlīdzekļu pašnodarbinātajiem, no kādas summas, kā norakst izdevumos. Tad, jā, te ir būtiska atšķirība starp SIA. Jo uzņēmumos šo pamatlīdzekļu vērtību, no kuras sāk rēķināt nolietojumu pamatlīdzekļiem, nosaka pats uzņēmums. Un tā var būt tur 500 eiro vai tur 1000 vai varbūt pat mazāka summa, ja? Bet pašnodarbinātajiem nav izvēles iespējas. Ja vēl precīzāk visiem, kas rēķina iedzīvotāju ienākumu nodokļu, viņiem nav izvēles iespējas. Likums skaidri un gaiši pasaka, ja inventārs iegādātais ir līdz 1000 eiro, ieskaitot 1000 eiro, ja, par vienu vienību, tad norakstīs izdevumus uzreiz šo te iegādi. Ja ir par lielāku summu, tad rēķina nolietojumu saskaņā ar šī paša likuma 11.5 prim pāntu un attiecīgi ministra kabineta noteikumiem. Es īsti pastāstīšu par to pamatlīdzekļu nolietojumu, jo ir atšķirības starp SIA. Tas tiešām ir jāņem vērā. Ja jūs esat grāmatvedis gan SIA, gan šiem IN maksātājiem, tad ir jāzina šī atšķirība, protams. Un otrs jautājums, ja pašnodarbinātiem ir pieņemts darbā darba ņēmējs vai sociālās iemaksas un citi nodokļi no algas, vai to drīkst likt uz izmaksām? Nevis drīkst, bet tas ir jādara. Tas ir obligāti jādara. Kā tu jūs no savas peļņas maksāsiet nodokļus? Nekādā gadījumā. Tad te droši vien ir pārpratums ar ko? Pats savu pašnodarbinātā sociālo neliek uz saimnieciskās darbības izmaksām, tas ir tiesa, un pie tā mēs vēl nonāksim, bet visas izmaksas, kas saistītas ar darbinieku, liek uz izmaksām. Un konkrēti likumā ir teikts, tas otrais punktiņš, ja izdevumi, kas saistīti ar algotāju darbspēku izmantošanu, tad
vienkāršajā ierakstā būs drusciņi atšķirīgi nekā SIA divkāršajā, jo tur mēs liekam uz izmaksām bruto algu un darba devēja sociālo. Tad šī gadījumā, kur ir kases princips, jūs liksiet uz izdevumiem izmaksātā darba samaksa, tad neto iedzīvotāja ienākuma nodoklis, jeb algas nodoklis un sociālās iemaksas, kuras jūs samaksāsiet gan ieturot tos 10,5%, gan arī tā darba devēja sociālo. Tas viss iet uz izmaksām, pilnīgi noteikti. Tad jūs vēl variet padomāt to 7. punktu. Jūs jau, ja esat darba devējs, jūs drīkstat arī savu darbinieku apdrošināt. Un jūs varat izmantot to, ka 10%, un es neesmu šeit ielikusi jauno normu, atvainojos, jā, tad 7. punkta, tas 2. punktiņš, tur ir tie 10%, bet tur ir joprojām tā, ja nepārsniedz bruto darba samaksu par 426. Ar nākamo gadu, centīšos nekļūdīties, man liekas, bija 750, tad palielināts. Tātad ļoti liela jau iespēja ir ielikt arī par savu darbinieku apdrošināšanas izmaksas arī uz izdevumiem, nemaksājot papildus par to nodokļus. Ja? Bet nepārsniedzot 10% no bruto darba samaksas. Un turpinās izdevumu uzskaitījums, variet arī savu darbinieku sūtīt mācīties, un arī pats mācīties, ja saistībā ar saimniecisko darbību un likt izdevumos. Te gan ir jāskatās, vai jums ir izdevīgāk likt uz saimnieciskās darbības izdevumiem par sevi vai kā attaisnot to izdevumu. To vajag vienmēr pareiķināt, bet par darbiniekiem droši. Un ko var ņemt vērā? Es nezinu jūsu rocību vai jūsu klientu rocību, bet ar nākošo gadu var apmaksāt arī augstākās izglītības iegūšanu darbiniekiem un par to nemaksāt papildu nodokļus. Līdz šim tā nebija. Jā, tad varat sūtīt arī uz mūsu augstskolu maksas studijās un likt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, nemaksājot papildus nodokļus. Tikai tas ir darbiniekiem un izglītībai jābūt saistītā ar jūsu darbības veidu. Nevis par jebko, bet saistītā ar jūsu darbības veidu. Un tad ir tāds jautājums vispārējais, ja, kāda izdevuma varētu būt pareizie auklīšu darbā. Tas rodas ikvienam šis jautājums, kurš veids kaut kādu saimniecisko darbību, kurus tad izdevumus es varētu likt uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Es jums tā īsti priekšā nevaru pateikt, bet tā vienkārši atbilde būtu tāda. Visi tie izdevumi, bez kuriem jūsu saimnieciskā darbība nav iespējama. Jūs nevarat. Tātad jums var būt, es nezinu, tajā auklīšu darbā ir kaut kādi materiāli jānopērk, lai tur, es nezinu, ar tiem bērniem darbotos, jā, vai jums viņi jāved uz kaut kādiem pulciņiem vai vēl kaut kas. Tad jūs varat arī autotransportu, savu personīgo mašīnu, man būs tas slaidiņš, ja, kur jūs varat no savas personīgās mašīnas vai 50 vai 70% izdevumos likt, jā. Jo es nevaru pateikt vēl precīzāk, vēl arī tas ir svarīgs, vai nāk pie jums, vai tie bērniņi tiek jums atvesti, vai jūs braucat pie tā savu klienta, ja pie jums, varbūt, ka jums tur kaut kāds aprīkojums ir jāveido, ja, tad nav tāda nosacījuma, tikai mēs varam ņemt vērā, kad arī likumā ir teikts, un citi izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību. Jā, un nepieciešama tās nodrošināšanai. Piemēram, varbūt pat televizors jums ir vajadzīgs, jā, jo jūs veicat ne tikai pieskatīšanu, bet jūs arī, izglītojat, jūs tur rādat kaut ko, un jums ir nepieciešams, tam bērniņam kaut ko tur rādīt un mācīt, jā. Es nevarēšu pateikt priekšā, tas tiešām pēc būtības jāstāsta. Un vēl, ko jūs varat padomāt, valsts ieņēmuma dienas jau neies pārbaudē pie jebkura par jebkādiem sīkumiem. Jums vajag tā arī tā, loģiski vienmēr, ja jūs strādājat ar peļņu un maksājat nodokļus, ja, lai nav tā, ka jums ir visu laiku zaudējumi, ja, tad jūs iekļūstat riskā un jūs sāks vērtīt katru jūsu izdevumu. Bet, ja tie ir loģiski tādi un jūs nekrītat nekādā riskā iekšā, jūs vienkārši liekat visu, kas saistīts ar saimniecisko darbību. Un es teikšu, jā, par to, kas ir daļēji atzīstam. Līdz tam mēs vēl nonāksim.
Tālāk, ko es esmu ielikusi saistībā ar to sociālajām iemaksām par sevi, lai vēlreiz un vēlreiz uzsvērtu. Jā, faktiski tas jau ir sen, bet tā sakārtots noteikumos ierakstīts, ka sociālās iemaksas, ko maksā par sevi, tātad pašnodarbinātās sociālās iemaksas, nedrīkst likt uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Tas ir šajos jaunajos noteikumos, 322. ļoti strikti pateikts. Ja? Tad, kā liek ailē izdevumi, kas nav attiecināmas nodokļu aprēķināšanu. Tad nevis uz saimnieciskās darbības izdevumiem šo te pašnodarbinātās sociālo. Līdzīgi kā visu laiku bija tas treknināts, kur man ir izcēls no 3. no apakšas, IN, kas ir samaksāts par saimniecisko darbību. Avansa maksājumi vairs nav, bet varbūt kāds vēlās. Ja? Es esmu dzirdējis, ka cilvēki, tā kā dažkārt izvēlās samaksāt avansā, kāpēc, lai man nav gada beigās tur ļoti liela summa. Aizliegts jau nav, vienmēr var, bet obligāta avansa maksāšana IN maksātājiem vairs nav. Jā, un arī varam paskatīties šo pirmo ierakstu, pirmo punktiņu, ko liek tai 23. ailē, jeb tais izdevumos, kas neiet uz izdevumos, kas nav uzreiz uz saimniecisko darbību. Tas ir arī pamatlīdzekļu iegāde. Tad, ja jūs nopērkat inventāru dārgāk par 1000 eiro, tad arī jūs nevis rakstat uz izdevumiem uzreiz, bet liekat atsevišķi, iekārtojat pamatlīdzekļu uzskaits kartīti, reiķināt nolietojumu, par kuru mēs runāsim, un pakāpeniski liksiet izmaksās. Un par to sociālo paturpinot, ja, ka tas nav saimnieciskās darbības izdevums, bet ir attaisnotie izdevumi, kas samazinās gala beigās iedzīvotāju ienākumu nodokli. Jo D veidlapā, aizpildot kādu ienākumu deklarāciju, šo te pašnodarbinātā sociālo mēs uzrādām pie attaisnotiem izdevumiem, un tas ir jau sen IN likuma 10. pantā, tikai tagad ir sakārtots arī mieskatēt noteikumos. Un kaut kur pavīdēja tāds jautājums, ar ko tad atšķirās vienkāršajā un divkāršajā grāmatvedībā. Abos gadījumos pašnodarbinātās sociālais ir attaisnotie izdevumi, tad nevis saimnieciskās darbības izdevumi. Bet tā atšķirība ir tajā, kā mēs uzskaitam ieņēmumus un izdevumus. Ja? Tad vienkāršajā ierakstā kases princips, divkāršajā ierakstā ir ar grāmatvedības kontiem, pēc uzkrāšanas principa, tātad ieņēmums un izdevums atzīstam, un arī šo pašnodarbinātā sociālo atzīsim, attiecīgi, kā marta izdevumi, ja, piemēram, par 1. ceturksni, nevis tad, kad maksāsim, tā tur iznāk, ja. Bet, tā ideja galvenais neieliekam uz saimnieciskās darbības izdevumiem. Nonākam pie tā slaida, ko es jau visu laiku solu, par dalītiem izdevumiem, tad tādiem, kas attiec gan uz saimniecisko darbību, gan uz personīgām vajadzībām. Un visbiežāk tā ir automašīnas personīgās izmantošana, internets, telefona rēķins, ja, datoru izmantošana, tādas lietas, visbiežāk tās ir, ja. Un arī jautājums ir tad 2 par šo, ja darbība ir mājās, tad kā pareizi ar kādām proporcijām var norakstīt uz izdevumiem, komunālos maksājumus. Te īstenībā ir ļoti, ļoti jāuzmanās, es teikšu tā. Jo tā pamatnorma ir, ja varam objektīvi nodalīt, tad dalām, zinām skaidri, cik, piemēram, māja, pusmāja ir saimnieciskai darbībai, jo tur ir kafejnīca, tad nav grūti, jā, tad pusi no visiem izdevumiem. Bet, ja nav objektīvi, nevar noteikt to proporciju, tad varam izmantot 70%, un tas ir ļoti piemērots gan telefona rēķinam, interneta rēķinam, tādām lietām, ja. Par vieglo automašīnu ir jau detalizētāk, ja mēs neuzskaitām ceļazīmes, neuzskaitām kilometrus, cik kur braucām, tad 50% no visiem izdevumiem. Ja gribam vairāk, tad ar maršrutu lapām, tad norādot konkrēti, no kurienes uz kurien, cik kilometri, kādām vajadzībām braucām un atbilstoši sarēķinot, cik tad procentus no kopējā nobraukuma mēs braucam saimnieciskai darbībai, un tad to proporciju izmantojam visiem izdevumiem, kas saistīti ar mašīnas uzturēšanu.
Jā, un arī saistībā ar nolietojumu ir līdzīgi, ka pamatlīdzekļiem 50% no tā, bet vieglajām mašīnām var līdz 70%, ja ir maršruti. Nu, te gan arī vienmēr jāaptur prātā, ka, ja jūs gribat kaut kā reiķināt nolietojumu, vajag iegādes dokumentus. Tad, ja mašīna tā ir pirkta, ir visi iegādes dokumenti, jums ir sākotnējā vērtība, no tās tad jūs reiķināt šo nolietojumu un attiecināt uz saimniecisko darbību. Ar tiem komunālajiem maksājumiem ir drusciņi jāuzmanās. Es nākošajā slaidā vēl detaļās pastāstīšu, kur es uzskatu, kur ir risks, jā, šos komunālos maksājumus. Tagad pie tā jautājuma mēs atgriezīsimies. Un otrs jautājums, vai IKA, tad ir Indālis komersants, kurš nodarbojas ar lauksaimniecību, kārto grāmatvedību vienkāršā ierakstā, INPVN maksātājs, izmanto iespēju bez dokumentiem, tad lietot šo 70% elektrībai. Un ir viens skaitītājs uz vairākām saimniecības sēkām, piegādā elektrību valstiskajam ganam, ar apgaismojumu vidē novērošanai un tā tālāk. Vai šādiem izdevumiem var attiecināt arī daļu PVN uz priekšnodokli? PVN noteikti nē. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka tā pieeja un arī vids to parasti tā skatās, ka priekšnodoklī tomēr pareizāk ir likt tikai tad, ja var skaidri ar dokumentiem pierādīt, ja, ka tas ir tieši saimnieciskās darbības vajadzībām. Ja. Un arī turklāt ņemot vērā, ka rēķins ir uz PVN maksātāju, tad PVN maksātājiem un tā tālāk. Ar to PVN es būtu uzmanīga. Ja, bet uz izdevumiem, manuprāt, var likt, ja, var likt uz izdevumiem, izmantojot šo 70% normu. Nu, var vēl varbūt kaut kādu aktu par to patēriņu sarēķināt drošības pēc, bet, nu, es domāju, ka var. Tad ar visu PVN var likt uz izdevumiem. Nu, jā, nu, vispareizāk gan būtu atsevišķs skaitītājs. Vispareizāk, jā. Bet, nu, atkal, cik tas maksā un kā, tad, nu, domāju, ka nebūs liels pārkāpums arī šādi, 70%. Nu, lūk, un tagad par komunālajiem. Redzat, kur ir tas āķis? Ja jūs gribat no komunālajiem likt arī uz saimniecisko darbību, tad ir jāņem vērā PVN normas un ir jāņem vērā nekustamā īpašuma nodokļa likuma normas. Tas būs nākošajā slaidā. Sāksim ar PVN. Pirmkārt, priekšnodoklī var likt tikai, kā jau es uzsvēru, tad, ja jūs esat saņēmis PVN rēķinu apliekamai personai, tad nevis, pieņemsim, jūs esat individuālais komersants PVN maksātājs, bet rēķins ir uz jums vārdu uz vārdu. Tad vispār nedrīkst neko likt priekšnodoklī. Ja? Tad obligāti jābūt rēķinam tieši uz to PVN maksātāju. Sāksim ar to. Ja? Otrs. PVN-am ir atšķirīga likme atkarībā no tā, kas ir lietotājs divām lietām – koksnes kurināmajam un siltumenerģijai. Un šo 12% likmi var lietot tikai mājsaimniecības vajadzībām. Tātad, ja jūs gribat kaut ko no siltuma ielikt uz saimniecisko darbību, tas ir pilnīgi garām. Tāpēc, ka, ja jūs gribat, kad to atzīst par saimnieciskās darbības izdevumiem, tad skatāmies PVN likuma 42. panta 13. daļu, kas saka, ja fiziskā persona patērē siltumenerģiju vai koksnes kurināmo saimnieciskai darbībai, tad viņai tas jāpaziņo ir piegādātājam, un viņš savukārt aprēķina 21%. Jā, tad, ja jūs saņemat siltumu un kurināmo ar 21%, tad varat likt priekšnodoklī. Jā, tāda ir tā atbilde. Jā, tad jāpasaka, ka tas ir saimnieciskai darbībai. Un otrs, kas ir jāņem vērā, nekustamā īpašuma nodoklis, jo tur ir līdzīga tā norma. Attiecīgi ir atrunāts, ka nekustamā īpašuma nodoklis ir 1,5% no kadastrālās vērtības, bet, ja tā ir dzīvojamā māja, jeb dzīvoklis, tad attiecīgi mazāka likme no 0,2 līdz 0,6%. Un ja jūs šādu likmi maksājat, tad jūs aplieciniet, ka tur nenotiek saimnieciskā darbība, jo, ja jums notiek tur saimnieciskā darbība, tad attiecīgi 9. daļā
ir atrunāts, ka nodokļu maksātāju pienākums ir mēneša laikā paziņot pašvaldībai par saimnieciskās darbības uzsākšanu un izbeigšanu. Tad attiecīgi, ja tur ir saimnieciskā darbība, jūs gribat atzīt izdevumos kaut ko, tad paziņojiet pašvaldībai, un viņi jums aprēķina 1,5% nekustamā īpašuma nodokli. Tā tas ir. Es nezinu, cik daudz valsts ieņēmuma dienests to kontrolē, es domāju, ka ne īpaši, un pašvaldība arī es īsti nezinu, bet tas izriet no likuma, un man jums jāapstāst, kā ir likumā, jā. Un attiecīgi 10. daļa, ka tad, ja jūs beidzat šo īpašumu izmantot saimnieciskajā darbībā, jūs atkal paziņojat pašvaldībai, un tad viņi pāriet atkal uz mazo likmi, jā. Tādas ir normas, tāpēc es tādiem komunālajiem drusciņi tā kā piesardzīgi būtu. Ja patiesi tur ir saimnieciskā darbība, tad paziņojam pašvaldībai, un tas būtu kafejnīca, frizēto vai vēl kaut kas, jā. Bet ja jūs vienkārši gribat 1 kvadrātmetru norakstīt no visa dzīvokļa, es neieteiktu ķēpāties ar to, jā. Iebraukt auzās vēl sliktākās. Lūk. Tad ir par pamatlīdzekļu nolietojumu, kā es solīju. Jā, ir atšķirīgi nekā SIA šis te nolietojums, jo 2018. gadā mainīja normu IN likumā un arī likuma piemērošanas noteikumos, jā, un ir iespēja rēķināt nolietojumu pēc vienas no 2 metodēm, jā, attiecīgi procentos no atlikušās vērtības vai gados. Cik es tā jūtu pārsvarā pašnodarbinātie izvēlas gados, jo tas ir daudz vienkāršāk, tad piemēram 5 gados, bet likums nosaka, cik gados jūs paši neizdomājat. Bet kas ir svarīgi, visiem pamatlīdzekļiem viena metode. Tad jūs nevarat, jums ir, pieņemsim, 3 pamatlīdzekļi, katram savu, nē. Tad, ja jūs izvēlēties gados, tad visiem 3 jūsu pamatlīdzekļiem gados, jā. Ja jūs izvēlaties procentos no atlikušās, tad visiem jūsu 3 pamatlīdzekļiem procentos, jā. Un rēķināt tikmēr, kamēr atlikusī vērtība ir mazāka par sasniedz 75 eiro, un tad noraksta visu izdevumos. Aizpilda pamatlīdzekļu kartītes, jā, tur nekas tāds pārāk sarežģīts nav. Un lūk, te ir tās normas, kas izriet no likuma. Tur pats neko nevar izdomāt, jo šis jautājums ir diezgan bieži, ka neatbilst, jā, piemēram, tur ilgadīgie stādījumi man nekalpo 35 gadi. Tas ir visbiežākais īstenībā jautājums. Zemenes jau, piemēram, iestāda lauksaimnieks un gūst ražu, pieņemsim, tur 3, 4, varbūt 5 gadi, un tad ar ārā un jauns stāda. Jā, bet tik un tā, jūs nolietojumu rēķināt sākumā 35 gadiem, tad, pieņemsim, iestādi par 10, pieņemsim mazāku summu, kaut kādiem 3000, jā, sapērk visu un tur sastāda. Un tad 3000 sadala 35 gadiem, 35. daļu noraksta tos gadus, kad lieto, kad ar laukā tad noraksta visu atlikušo un stāda jaunu. Tā pieeja ir, jā. Tad, jā, 10 gadi enerģētiskām iekārtām, tagad iespējams kādiem paneļi kaut kādu uzstādīt, jā, saules, 3 gadi visām sakaru un datoru, bet tikai tad, ja tas pārsniedz 1000 eiro, es visu laiku uzsveru. Ja ir lētāk, tad uzreiz izmaksās. Un visam pārējiem 5 gadi. Ja procentos, tad no atlikušās vērtības. Un te ir arī piemēriņš, kāpēc tas piemērs, lai jūs ļoti uzskatām redzētu atšķirības ar šīm metodēm. Tad, ja ir gados, tad norakstam, piemēram, šī gadījumā 5 gadi, 5. daļa no 20 000 katru gadu aiziet nolietojums. Un pēc tam turpinam lietot šo iekārtu, vai kas mums tas bija droši, mēs vienkārši esam pārnesuši uz izmaksām visu šo vērtību 5 gados. Pēc tam varam gan remontēt, gan kapitāli remontēt, tad būs varbūt jauna vērtība un lietot, kamēr vien viņi mums kalpo. Bet, ja ir no atlikušās vērtības, tad redzat, tas nolietojums no 20 000 iestiepjās 26 gados. Ļoti gari, jā. Un tāpēc arī ne visai izvēlās šo procentos no atlikušās vērtības, ka tas ir, tāda nepārskatāma nākotne. Bet arī, ja beidz lietot ātrāk, piemēram, nokalpoja 10 gadi, atlikusī vērtība vēl ir 2147, kā jūs redzat, ja pēc 10 gadiem, tad, un jānoraksta, jo vairs nav lietojama, tad noraksta visu izmaksās. Jā, un pērk jaunu. Ja ir kaut kur uzskaitīt, tad jānoņem uzskaitas, jā, attiecīgi.
Nu, lūk, tas bija par izdevumiem, atbilstoši jūsu jautājumiem. Iznāca tā plašāk, bet es ceru, ka tas ir noderīgi, lai visu laiku saprastu to atšķirību, kāda ir, ja jūs esat grāmatvedis no SIA un šiem te IN maksātājiem. Ja? Nu, lūk, un nonākam pie sociālās apdrošināšanas, kur arī vienmēr ir ļoti daudz jautājumi. Un sākumā uzliku šo slaidu, kas rāda kopējo bildi, ka attiecīgi mums ir jāsaprot, vai tas ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, un ir arī redzama kopējā likme, un ir redzams, kuriem apdrošināšanas veidiem katra no šīm te kategorijām ir apdrošināti. Ja? Un kā mēs redzam, pašnodarbinātie, ja maksā šo pilno likmi 31,07%, tad viņi ir apdrošināti pensijas, vecuma pensijai, maternitātei, slimībām, invaliditātei, vecāku, jeb māmiņu algām un veselības apdrošināšanu. Tā 1%, kas aiziet kopējā katlā. Bet ko es gribu šeit uzsvērt? Ar vien sastopos ar to, ka pašnodarbinātie nezin to, ka viņi var saņemt apmaksātu B lapu. Jā, ja viņi maksā to pilno sociālo no minimālās algas, vismaz no minimālās, 31,7, tad viņi, protams, ka var arī izmantot, iesniegt apmaksai sociālās apdrošināšanas aģentūrā B-slimības lapu. Tikai jāsaprot, ka, lai apmaksātu, tur ir jābūt iepriekš veiktām iemaksām. Tur arī kaut kāds minimālais iemaksu periods, par kuru jābūt samaksāts. Ja būs vienreiz gadā, tad nebūs apmaksāta B lapa, tas gan. Un vēl otrs, ko jauc un nesaprot, ka tikai maksājot šo pilno likmi, būs apdrošināts visiem apdrošināšanas veidiem, tiem, kas ir pašnodarbinātiem, bet maksājot 10% ir tikai vecuma pensijai. Tas ir tas otrais, kas ir jāsaprot. Ja? Jā, un pensijas vecumā pašnodarbinātie maksā mazāku likmi, un es jau teicu, kuri pensionāri var nemaksāt. Un ja ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, tad attiecīgi ir mazāka tā likme. Tā, kas te vēl ir stāstāms? Tas vēlreiz uzsveru, ka būs likmju sadalījums droši vien cits, nemainīsies droši vien tā 3409, jo tā ir likumā ierakstīta, bet pārējās likmes attiecīgi var pamainīties, un parasti tas notiek decembra pašās beigās. Redzat, 20. gadā tas bija 17. decembrī, pagaidām es neko nezinu, vai jau kaut kas tiek prognozēts vai ne. Tālāk runājot par pašnodarbinātā ziņojumiem, nekas nemainās, ja, tad tikai atceramies, ja būs tēt jāmaksā no 700 eiro, ja tā pilnā likme, jo minimāla alga ir palielināta. Par šo tā kā jautājumu, manuprāt, nebija. Un tad tagad pārējām pie piemēriem, lai ļoti uzskatām parādītu. Tad pašnodarbinātie, neņemam vēl to sarkani apvilkto pagaidām. Es tagad es šitā varbūt varētu lietot arī, ja? Šādu opciju viņi arī redzēs, ja? Jo tā man būtu, es vienkārši visu laiku skatījos, ka varēs, ja, droši vien redzēt, ja? Tad šeit es gribu, kāpēc bez tā sarkanā apļa sākumā, vispirms paņemam to standarta situāciju, kas attiec uz visiem pašnodarbinātajiem. Tad rēķinam ieņēmumu mīnus izdevumu, peļņu, ienākumu, un ja tie ir mazāk par minimālo algu, tad maksājam tikai 10%. Ja ir zaudējumi, tad nemaksājam neko, bet ja sasniedz šo minimālo objektu, un te es esmu liku uz 23. gadu joprojām, kāpēc es neliku 24. Tāpēc, ka es nezinu 24. gadam likmi, tā varētu pamainīties, ja? Tāpēc es paņēmu piemēru vēl par 23. gadu, tad, ja minimāla alga sasniegta, tad mēs maksājam to pilno likmi. Un attiecīgi, gribu uzsvērt, ka tā apdrošināšana šī gadījumā pensijai ir 2 mēneši, janvārs un marts, pārējiem apdrošināšanas veidiem tikai 1 mēnesis janvārī. Es atvainojos, martā ir veikta iemaksa, ja, par visiem apdrošināšanas veidiem. Un apmaksā es esmu apmēram pakalkulējusi, cik varētu izskatīties no 700 eiro
redzat, jārēķinās ar lielāku maksājumu, jo bija 192, mums ir 217. Tad ejam atpakaļ. Jā, tad ejam atpakaļ. Ejam atpakaļ uz šādu skatu. Jā, un tagad mēs paskatāmies kopā ar šo sarkano aplīti, jo tas ir domāts tiem, kas maksā vienreiz gadā. Un tie ir lauksaimnieki un autori, kuri maksā tos 10% vienreiz gadā. Viņiem ir tāda izvēles iespēja. Tas nav obligāti, bet faktiski tas ir ieteicami, es teiktu. Izņemot, ja tas pašnodarbinātais regulāri gūst katru mēnesi ienākumus, nav nevienu mēnesi zaudējumi, tad varbūt arī nav vērts to izmantot. Bet ja viņam ir neregulāri ienākumi, tad es silti iesaku izmantot šo īpašo normu lauksaimniekiem un autoriem, tad viņi rēķina tikai katru mēnesi, vai ir minimālā alga vai nav, un no tās tad samaksā sociālo. Bet to 10% rēķina par gadu kopā. Un kā tad to beigas tās dara? Tad rēķina tā visu laiku katru mēnesi atsevišķi, jā. Tur, es domāju, nekas nav nesaprotams, bet lauksaimnieks vai autors tad papildus aizpilda šo te iespēju, tur ir izvēles iespējas, tad jāpaskatās, iesniedzot DSA atskaiti, ka sociālais iemaksu objekts no lauksaimnieciskās ražošanas un autora atlīdzības pensiju apdrošināšanai 10% vienreiz gadā. Un tad no tā gada ienākuma mīnus tie objekti, par kuriem jau ir samaksāts gada laikā, tad 620 reiz mēnešu skaits, par kuriem ir samaksāts, un no tā atlikušā tad tos 10% samaksā. Un par to bija arī tas jautājums, viens tur tālāk būs tie jautājumi. Tad, jā, tā priekšrocība ir faktiski divas lielas priekšrocības rēķinot vienreiz gadā. Pirmkārt, stāžs, šeit samaksājot 600 eiro gadā, tos 10% ir veselam gadam, 12 mēnešiem. Tā ir tā labā ziņa, kas ļoti cilvēkiem noderīga jau vecuma pensijas stāžam. Un otra labā ziņa ir, kāpēc arī tieši šiem ievies autoriem un lauksaimniekiem, ka ienākumi nav vienmērīgi. Un varbūt, it sevišķi lauksaimniekam varbūt tā, ka visu pirmo pusgadu ir tikai izdevumi, un turklāt tie varbūt vairāki tūkstoši, un pēc tam ir ienākums arī vairāki tūkstoši. Un ja pirmā pusgada zaudējums neņems vērā, tad iznāks maksāt no ļoti lielas summas sociālās iemaksas, un stāsts būs tikai par to mēnesi, kad ir ienākumi, kas īsti nav pareizi, jā, nav korekti, jo gal galā strādāts ir visu gadu, un peļņa ir mazāka. Baterija. Ir mazāka, jā. Tātad, jā, es silti iesaku šo lietot, jo dažkārt tiešām prasa, vai tad man obligāti tas? Nē, nav obligāti, bet tas vienkārši ir ļoti izdevīgi. Ja? Un tad īsi, šeit ir ielikus katrā slaidā jautājums, mēs beigās pašnodarbinātā sociālo ir daudz jautājumu un padomāsim, vai uz visiem es esmu atbildējusi. Ja? Tā, tad vēl šis te pienākums, kas izriet no likuma pašnodarbinātajiem, tāpat kā īstenībā par darba ņēmējiem veikt minimālās sociālās iemaksas, bet kā mēs zinām, tīrais pašnodarbinātais, kuram nav paralēli darba attiecība, var iesniegt apliecinājumu vidā, tas būs nākošajā slaidā, ja to es atgādināšu visiem, neaizmirstiet, ja, un tad no fakta maksā. Un otrs, ko es esmu ielikusi, ir šī iespēja lauksaimniekam un autoram maksāt vienreiz gadā, un arī tad jautājums ir par to, ko darīt un kā rēķināt, ja ir ienākumi gan no lauksaimniecības, gan no citas darbības. Un te rāmītī ir tas piemērs, jo citiem tas nav vajadzīgs, citi par to var nelauzīt galvu. Šis ir specifisks jautājums tieši, ja ir gan lauksaimniecība vienam pašnodarbinātajam, gan cita darbība. Ja? Un tad, kā tad pareizi sadalīt to proporciju un saprast, vai ir jāmaksā
sociālais no pilnas summas vai tikai tie 10%. Nu, lūk, un tad es te tā mēģināju dažādas piemērus veidot. Nu, pirmkārt, jau jūs zinat, ka ieņēmumi un izdevumi lauksaimniecībai jānodala atsevišķi. Ir arī tie proporcionāli sadalāmie, un tad iznāk, ka jums viņi katru mēnesi jādala, ja tas ir svarīgi priekš sociālās iemaksas aprēķiniem, un to jūs varat darīt katru mēnesi. Un te jau ir tas rezultāts, tad pieņemsim ienākumu no lauksaimniecības ir 700, un no citas darbības ir 100, tad kopā tie ir 800 eiro. Un kā tad ir jāveic iemaksas? Tad, kamēr minimālā ir 620, tad šī gadījumā būs jāsamaksā no visas minimālās, arī tad, ja tas būtu jau 700, no 700 būtu jāsamaksā tā pilnā likme. Bet par tiem 100 eiro, par to atlikumu var nemaksāt. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka vairāk kā minimālā ir tieši no lauksaimniecības, un no lauksaimniecības mēs varam vienreiz gadā. Otrs piemērs, pretējais, lauksaimniecības 100, cita darbība 700. Tad ir obligāti jāsamaksā no minimālās algas, tad šogad 620, un citai darbībai, cik ir vēl ienākumi. Tad 700 mīnus 620, vēl par tiem 88 eiro vēl būs jāsamaksā arī. Un trešais piemērs, kurš sadalās līdzvērtīgi puse no lauksaimniecības, puse no citas darbības, tur būs jāsamaksā no minimālās algas. Kāpēc? Tāpēc, ka kopā saskaitot ir sasniegta minimālā alga, un no tās ir jāmaksā. 10% nav jāmaksā, jo no citas darbības nav vairāk kā minimālā alga. Un pēdējais piemērs, ja ir gan tur, bet kopā nav vairāk kā minimālā, nav sasniegta minimālā. Nu, tad maksā tikai no tā 150, 10%, 15 eiro. Kāpēc? Tāpēc, ka no lauksaimniecības varēs gada beigās. Diezgan piņķerīgi uzskaita, bet tāds viens bija jautājums, tāpēc arī ar piemēru rāda. Nu, un par tām minimālajām iemaksām līdz tai minimālajai algai, kā jūs zinat, jā. Pašnodarbinātajiem ir šī labā iespēja, kas ir likumā paredzēta, ja tīrais pašnodarbinātais iesniedz apliecinājumu. Bet cik es jūtu no prakses, tad nokavēja 17. janvāri. Tāpēc es iesaku jau saulaicīgi iesniegt vidā šādu apliecinājumu, lai neaizmirstu. Nu, un tie citi gadījumi, ja, piemēram, jums ir kāds pašnodarbinātais, kam paralēli darba attiecības, bet viņš beidz tās darba attiecības un paliek tīrais pašnodarbinātais, tad 15 dienu laikā. Vai arī, ja tikko kāds noreģistrējas, tad ar to reģistrācijas brīdi viņš var šo iesniegt. Ja ir kaut ko aizmirsis, tad jāatcerās uz nākošo ceturksni. Tad janvārs, februārs, mārts būs nokavēts, tad attiecīgi līdz 17. aprīlim tad iesniedzam un par to tālāko periodu netiks rēķināts tās minimālās. Jā. Nu, tas tāds atgādinājums vairāk ir. Jā. Nu, lūk, un tagad iziesim cauri šiem te jautājumiem un padomāsim, vai es esmu uz visiem atbildējusi, jo tie visi ir saistīti saistīti ar sociālajām iemaksām. Tad pirmais jautājums no novembra vidus pašnodarbinātais ir noslēdzis darba līgumu, kā aprēķināt nodokļus par novembri un par 4. ceturksni. Nu, tur vispār nav nekāda atšķirība, kā jau es uzsvēru. Tas, kad ir paralēli darba attiecības, neko nemaina. Ja? Viņam tāpat ir jārēķina no saviem ienākumiem. Cita lieta, kad mainās tas, ka viņš vairs nevar iesniegt šo apliecinājumu vidā. Un nu tagad rēķinās, vai viņa tas mēneša ienākums sasniedz vismaz minimālo algu, un ja nesasniedz, tad piemaksu būs jādara darba devējam. Pašnodarbinātajiem nē. Tad primāri tas gulstās uz darba devēju. Otrs jautājums tāds garāks. Pašnodarbinātais lauksaimnieciskajā nozarē 1-2 mēneši peļņa kopumā pa gadu strādā ar zaudējumiem. Ļoti parasta situācija, tā tas diemžēl arī veidojas, un pozitīvu rezultātu dod tikai subsīdijas. Tas ir lauksaimniecībā ļoti izplatīts. Kā aprēķināt sociālo? Tad šobrīd par subsīdijām sociālais joprojām nav jāmaksā. Līdz ar to
rēķinu, tā kā es jau izstāstīju, jā, un ja gada griezumā peļņa nesanāk, tad tos 10% var nemaksāt. Bet ko es redzu no prakses? No prakses ir tā, ka īstenībā jau tas pašnodarbinātais lauksaimnieks gribētu samaksāt tos 10%. Kāpēc? Jo viņš ļoti gribētu šo stāžu, jā, to vecuma pensijas stāžu vismaz, jā. Nu, un tad tas mans viedoklis ir tāds, un es domāju, ka tur nav nekāda pretruna, ka jūs varat izvēlēties maksāt pašnodarbinātā sociālo 10% no ienākuma, ieskaitot subsīdijas. Tad jūs, jo redzat, kā ir, ja jūs maksāsiet, jums ir zaudējumi, un nav nekāda cita ienākuma, un jūs maksājat sociālo, tad varētu rasties jautājums, kā jums ir zaudējumi, un no kurienes tad jums ir nauda, lai maksātu sociālās iemaksas, tad jūs kaut ko slēpjat. Nu, apmēram, jā. Bet lauksaimniekiem ir drusciņ cita situācija. Viņa ienākumi jau ir lielāki nekā apliekamais ienākums, jo subsīdijas neapliekas joprojām. Ja? Tad, ja pozitīvs ienākums tomēr ir, tad mans viedoklis, un es neredzu nekādu pretrunu ar likumu, ja, ka jūs, protams, ka variet maksāt tos 10% par gada peļņu, un es īstenībā to pat iesaku darīt, arī mainīt likuma normas, un lai tas lauksaimnieks arī tiktu apdrošināts vismaz pensijai, ja ne citiem tiem veidiem. Trešais jautājums. Kāda atšķirība rēķinot pašnodarbinātā VSAOI, ja pašnodarbinātais kārto grāmatvedību vienkāršā un divkāršā ierakstu sistēmā? Es jau pievērsu uzmanību. Ja? Tad kases princips vai uzkrāšanas princips, tā ir tā atšķirība. Ja? Ceturtais jautājums. Kā pareizi aprēķināt VSAOI objektu, ja mēnesī ir lauksaimniecības ieņēmumi 5000, no kuriem jāmaksā no minimālās algas sociālās iemaksas, un ir arī no citas saimnieciskās darbības 350, par kuriem būtu jāmaksā šie 10%. Vai šie 10% no saimnieciskās darbības jāmaksā, vai pietiek, ka tiek samaksāts pilnā sociālā iemaksa likme no lauksaimniecības ieņēmumiem? Tad es pateicu jau, un īstā atbilde šeit uz tiem 5350 pietiktu, ja tiktu samaksāts no minimālās algas, ja, jo tas pārsniegums minimālajai algai ir no lauksaimniecības, no kura drīkst rēķināt vienreiz gadā. Nu tā, šie bija jautājumi par pašnodarbinātā, un šoreiz man par brīnumu, vēl mikro izrunāsim, un tad būs PVN vēl viens vai cik tur tie slaidiņi, ja. Tad, tā kā bija arī jautājums par to, kādas tad ir izmaiņas pašnodarbinātajiem 24. gadā, tad par vienām izmaiņām es jau jums pateicu, minimālā alga un attiecīgi sociālais pašnodarbinātā lielāks, bet visbūtiskākās izmaiņas ir tieši mikronodokļu maksātājiem. Es nezinu, vai starp jūsu klientiem tādi ir, bet es pastāstīšu, lai tas ir skaidrs. Tad tiek atvieglota šeit aprēķināšanas kārtība, kāpēc, jo paliek tikai viena likme uz nākošo gadu. Tas tagad jau ir pieņemts, Saeima ir par to nobalsojusi, nu pat 7. decembrī. Tikai vēl nav publiskot šie, nav izsludināts šis likuma grozījumi. Ja? Tad paliks vienkāršāk, jo visam apgrozījumiem, visiem ieņēmumiem 25%. 40% tiek atcelti. Paliek spēkā tas, ka nevar būt PVN maksātājs, mikronodokļu maksātājs, un te arī ir jāņem vērā šie grozījumi, kas ir PVN likumā arī pieņemti, ka apgrozījums tiek no 40,000 palielināts līdz 50,000. Ja, tad augstāk šis te slieksnis. Paliek spēkā tie pārējie 3 nosacījumi, kas ir nosaka, kad ir jākļūst par PVN maksātāju. Un es jūtu praksē, kad bieži nezinu to pēdējo. Un nezinu šo pēdējo, ka arī tad, ja saņem pakalpojumus iekšzemē no citām valstīm, ir jākļūst par PVN maksātāju. Un tagad Vits to arī tā skaļi aktualizēja, pa laikam kaut ko pamācot un ieliekot kaut kādus materiālus savā mājaslapā. Nu, piemēram, jūs izmantojat šīs te platformas savu preču tirzniecībai vai pakalpojumu sniegšanai, un jums pienāk rēķins, un šai rēķinus, kuru jūs apmaksājat,
maksājat nav ar LV un reģistrācijas kodu, bet ar kādas citas valsts PVN maksātāju kodu. Un tad ir skaidrs norādījums, ka jums ir jākļūst par PVN maksātāju. Vienalga, vai jūs tur apmaksājat 5 eiro mēnesī, un jūsu apgrozījums ir tur 10 eiro gadā, bet, diemžēl, ja jūs saņemat pakalpojumus no citām valstīm, tad apmaksājat pakalpojumus no citām valstīm, tad jums ir jākļūst par PVN maksātāju. To es tā kā gribētu uzsvērt, jo tas rada, es zinu, praksē jautājumus. Nu, lūk, un tad mikro pārējās normas paliek pa vecam, tad apgrozījums nav ierobežots, personīgi izdevumi nav ierobežoti, deklarācija 4 reizes gadā, un ļoti ērti, kad šis te iemaksātais nodoklis sadalās attiecīgi 80% kā sociālās iemaksas un 20% kā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Un nekāda cita atvieglojuma nav, bet labā ziņa ir tā, kad ar nākamo gadu tie, kas ir mikronodokļu maksātāji, pašnodarbinātie vai individuālie komersanti, viņi paralēli gūstot darba ienākumu, tad citā vietā vēl strādājot, viņi tur var iesniegt nodokļu grāmatiņu. Tas ilgi nebija, tagad tas ir, līdz ar to viņi var piemērot atvieglojumus par apgādību, neapliekamo minimumu var, atvieglojumu invalīdiem var izmantot, iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme arī uzreiz kļūst mazāk, jo tikko iesniedz nodokļu grāmatiņu, tā var piemērot šos 20% brutto darba samaksai līdz 1667. Tad tikai, faktiski vislielākais iegūms ir mikronodokļu maksātājiem, kuriem ir paralēli darba attiecības, un tiem, kuriem ieņēmumi ir lielāki par 25 000, jo tikai viena likme. Nu tās ir tāds būtiskākās izmaiņas. Nu, un tad ir tāds jautājums nepajokam jautājums, tātad lasām pašnodarbinātais PVN maksātājs. Un te es vēlreiz uzsveru, jā, tā arī ir, kad arī pašnodarbinātiem jākļūst par PVN maksātāju, ja kādu no tiem kritērijiem pārsniedz. Ir arī autora atlīdzības saņēmējs. Vai PVN deklarācijā autora atlīdzība ir jāuzrāda? Ja ir, tad vai tas ir 49. rindā un periodā, kad saņemta nauda kontā vai, kurā brīdī, ja? Vai šajā gadījumā būtu jāizraksta rēķins par autora atlīdzību, lai būtu korekti to likt PVN deklarācijā rēķina izrakstīšanas mēnesī. Nu, te tāds ļoti komplicēts jautājums, un tur vajadzētu vairāk informācijas, lai varētu korekti atbildēt. Bet varbūt es sākšu ar to, ka šogad joprojām varēja izmantot to, kad autora atlīdzības saņēmēju saimniecisko darbību drīkst nereģistrēt. Nu, piemēram, jo tur ir jāsaprot, vai tam cilvēkam ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veids arī šī te ienākumi no honorāra, ja, no tās intelektuālā īpašuma. Ja viņam nav tas reģistrēts, bet viņam ir cits darbības veids reģistrēts, tad es uzskatu, ka to nevajadzētu likt pie tiem PVN. Vispār jaukt kopā, ja, ka tur varētu uzskatīt, ka viņš par to nav reģistrējis saimniecisko darbību un arī līgumu slēdzot. Jo arī es saņemu autora atlīdzību un slēdzot līgumu, mēs parasti vienojamies, kurš maksās nodokļus. Tad vai es maksāšu nodokļus, un ja es maksāšu, tad es tiešām arī izrakstu šo rēķinu, tā kā jūs sakat, jā. Tad man ir reģistrēta darbība, ka es arī varu saņemt autora atlīdzību, un tad es arī izrakstu noteikti no rēķinu un aprēķinu PVN, un tad es arī likšu te 49. rindā. Ja savukārt mana darbība ir kaut kas pavisam cits, tad jau slēdzot līgumu, mēs vienojamies, ka tas, kas izmaksā honorāru, ieturēs nodokli 25%, kas sadalās starp vienu un sociālo, ja, jo šogad to vēl var. Un tad jums nevajadzēs arī neko likt tai PVN deklarācijā. Kā tas būs nākamgad? Nu, tur pagaidām, vismaz tas Finanšu ministrijas tas redzējums ir tāds, ka būs obligāti jāreģistrē saimnieciskā darbība, bet redzēs, pa 12 mēnešiem vēl daudz kas var mainīties, jā. Ja tā būs, ka obligāti jāreģistrē, tad nekur nespruksiet, jā, tad arī būs par to jāizraksta rēķins un attiecīgi PVN deklarācijā, tā es teiktu, jā. Jo patiešām no PVN likuma 52. pānta izriet,
kā ar nodokli neapliek autoratlīdzības, un savukārt noteikumos par deklarācijām, tas MK noteikumos numur 40, ir 17.13 punktā norādīts, jā, ka 49. rindā liek ar nodokli neapliekamos darījumus saskaņā ar 52. pāntu. Jā, un kāpēc viņus norāda? Nu, tāpēc, lai dalītu šo te priekšnodokli. Un priekšnodoklim, jūs jau ziniet, ir iespēja vai nu atsevišķi uzskaite, un tas, kas ir saistīts ar to autoru atlīdzību, tad to mēs neliekam priekšnodoklī, vai arī proporcijas rēķināšana. Attiecīgi, cik liela proporcija ir ieņēmumi no autora atlīdzības, tad tik daudz attiecīgi nedrīkst ielikt priekšnodoklī. Nu tā, tas līdz ar to visi jūsu jautājumi ir atbildēti. Paldies par jūsu uzmanību un lai jums veiksmīga saimnieciskā darbība un lai jūs veiksmīgi tiekat galā ar visiem sarežģītiem klientu jautājumiem. Jo, protams, ka tā saimnieciskā darbība ir sarežģītāka nekā ir likumā uzrakstīts, jā, jo vienmēr būs kāds nianses, kas jāņem vērā. Paldies, lai jums veicās! Nu jā, es jau tagad saņēmu jautājumu, sapratu, ka pusstundā to nav iespējams atbildēt. Tā, tu Facebookā jāizslēdz. Es skaņu un video izslēdzu, tumšu bildi. Bet jums, es redzu, 3.9 komenti ir jautājumi, jā? Tos es apkopāšu pēc tā. Jā, tie bija jautājumi un komentāri. Nu tur paldies beigās. Ir ļoti vērtīgi, ja es redzu. Bet šoreiz jūs neatbildat uz jautājumiem, jā? Tad es saprotu. Nav video, hazandad. Vienkārši Viņš no tās programmas automāts. Tad viss jāliek.